Esat gatavi? Oh, yeah. Mēs varētu vienkārši sākt ar to, ka jūs pastāstat, kad un kā radās vispār Local House. Ar pirmsākumu jau sāk. Es varbūt Local Ports. ar to dēļ storiju sāku. Mums no sākuma arī nebija tāds Local House. Tas bija tādās, man liekas, klasiskās skateboarda ražotnes manierēs uzsākt garāžā to visu darīt. Pie Alberta teikā garāžā tika pirmie dēļi griezti, slīpēti un veidoti. Nu, un tad tas vienkārši attiecīgi attīstoties mūsu uzņēmējdarbībai un vēlmēm un ambīcijām bija nepieciešama tā kā ražotne. Mēs gribējām māju, mēs gribējām plus mīnus centrā, un mēs skatījāmies visu kaut kādas dažādas iespējas. Un tad, jā, Gatis kaut kad atsūtīja, hei, bildi ar šo vietu, un hei, kas te ir? Un mēs viņu sākām īrēt, un tas ir Local House pirmsākums tālajā 2014. gadā. Jā. Pēc darbnīcas mums ir radās skate shops. Jā, veikals. Mums bija veikals, kurā mēs tirgojām savus dēļus, visādus citus dēļus, drēbes, šūzus, visādus aksesuārus un lietas. Un tad mēs kaut kā sākām reizi pa reizei uztaisīt pasākumu tajā skate shopā. Jā, nu kas skaisti Local House arī pašos pirmsākumos Local Ports aktīvos laikos bija tāds tā kā tikšanās punkts ļoti daudziem draugiem un dažādām kompānijām, mūsu draugiem, mūsu čomiem, tuvākiem, tālākiem. Es teiktu, ka Lokalam tā foršā štēla ir tas, ka viņš ir ļoti daudzpusīgs arī. Lai arī viņš ir sācies kā tīrs, teiksim, skate spots, viņš ir izaudzis līdz ar milzīgu ieguldījumu Latvijas mūzikas pasaulē, kas ir otrdienas džēma, trešdienas, vecais labais Local House pingpong čempionāts, galda tenisa čempionāts, tas bija darbnīca. Īstais vienīgais pingpong turnīrs, kāds vispār valstī notiekās iknedēļas iespējams. Tāpat skaitā ejam tālāk, mums ir visu kaut kādi koncerti, ir reivi, DJ seti, un tas viss ir, teiksim, tas pilnīgi noteikti ir dažādas auditorijas, kas vairāk un mazāk to pavalkās, viņas pārklājās, bet tāpat laikā viņas ir tā kā katrs ir savējais tāds. Tā kā flanks, un tas pilnīgi mierīgi var nodrošināt tādu situāciju, kurā katru dienu būs tā kā, katram cilvēkam būs tā mīļākā diena nedēļā, un katrs arī var izvēlēties savu Local House mīļāko dienu, kur apmeklēt. Es atnācu otrdienā, Ārčijs strādāja pie bāra, un es viņam prasīju, kā tev ir otrdienās. Viņš teica, nu nekā, ir 11 eiro ietirgojums. Un es domāju, es esmu tik egoistisks, ka ja es varētu nākt otrdienās un spēlēt, mācīties ģitāru, un ja cilvēki varētu nākt un domāt to, kas notiek šodien, un es teiktu, ir džems. Cilvēki var spēlēt instrumentus, un tāpat laikā es varētu no bāra iziet ārā un spēlēt savu ģitāru un mācīties viņu. Tas būtu tā kā, tam nebūtu jātaisnojās, kāpēc tik sūdīgi skan kaut kāda mūzika vai kas, tu vienkārši trenējies ģitāru. Un nāk citi cilvēki, kas domā, ok, viņš tā spēlē, es arī varētu pamēģināt spēlēt. Pagājis vesels gads, katru otrdienu veselu gadu šajā telpā mēs esam sanākuši un esam patiesi dodam labu laiku. Un ko es gribu pateikt?
visu laiku notika tā, ka 20 cilvēki nav uz džamu vai kā, to nevarēja paredzēt, bet lokāls bija vienīgā vieta, kas otrdienā deva kaut kādu dzīvību vispār visā centrā. Un vienkārši vienā dienā ir pilns pagalms. Un man liekas, neviens no mums nebija iedomājies, ka kaut kas var tāds notikt. Un tā arī sākās. Vienkārši cilvēki saprata to, ka šeit dzīvo mūzika. Nevis tas, ka ir džams, bet šeit dzīvo vienkārši mūzika. Un šeit ir jābūt. Ja tu esi mūziķis, šeit ir jābūt. Ja tu mācies mūziku, šeit ir jābūt. Jā. Ja tu elpo, šeit ir jābūt. Jā, tā elpo šeit ir jābūt. Kā jau katru otru dienu, šie ir džam šoti visiem mūziķiem, kas ir atnākuši. Šeit notiek tāds kaut kāds virpulis, kas samaisa visus krūtos mūziķus ar jauniem mūziķiem un rada kaut kādu iedvesmu uz kaut ko jaunu, uz kaut ko nebijušu, un viņi vienkārši saprot, wow, shit, es tādu dziesmu neesmu nekad dzirdējis, es nekad tādu žanru neesmu dzirdējis, kas šeit notiek, un tas ir uzreiz tāds, šitam ir jāpastāv, un mēs nāksim katru otrdienu, lai kaut kas tāds pastāvētu. Lai gan mēs esam ļoti atšķirīgi, bet mēs gribam kaut ko panākt. Mēs gribam ritmā dzīvot, un tas, manuprāt, ir pats svarīgākais būt iekšā kaut kādā kompozīcijā, un tu veido kopā ar visiem pārējiem kompozīciju. Katram ir savu loma un perspektīva. Tu neesi pārāks ne par vienu. Tu vienkārši esi daļa no kompozīcijas, lai izveidotu meistardarbu. Un, meistardarbs ir svarīgākais kopā. Trešdienas iemetiens ir iknedēļas turnīri, kuri norisinās trešdienās, kur cilvēki var piedalīties 3 disciplīnās - galda futbolā, novusā un galda tenisā. Pirmais mēnesis bija tāds, ka es te varēju mierīgi visu laiku pats rīkoju, pats sev apbalvoju. Un tā. Un tad kaut kā lēnām nāk vēl cilvēki, līdz tam, kas ir tagad, kad, nezinu, apmēram kaut kāda 95% cilvēki, kas te nāk tagad katru trešdienu, ir tāds ļoti ciešs kodols, kas nāk visu laiku un regulāri, un kuri agrāk nebija pazīstami, tagad visi ir forši labi draugi, un tad tas trešdienas iemetiens tagad kļūs vairāk par tādu šo visu cilvēku kopā sanākšanas brīdi uz to dienu. Tie turnīri ir tādi sekundāri. Paldies visiem jums, kuri nākuši katru trešdienu un mocījušies. Paldies, Dīsbergam! Paldies man, protams! Paldies! Tiekās nākam trešdienu vai jebkur citu trešdienu, visus atlikušo dzīvi. Ir cilvēki, kuriem trešdienas iemetiens ir ļoti svēta padarīšana, un kuriem šis ir kā otrais mājas un kā otrā ģimene, kur beidzot ir viņu cilvēki. Un tas ir laikam tāds man pašam, kas sākās no vienkārši es gribu spēlēt un rīkot kaut ko, kļūst par nedaudz tādu atbildības sajūtu vai tādu pienākumu turpināt šo taisīt, jo ir šie cilvēki, kuriem tas ir tik ļoti palīdzējis. Un ir kaut kāda ticība, ka gan jau, pirmkārt tas man vienkārši pašam liek justies labāk, ka citiem kaut kas palīdz, bet otrs ir kaut kāda ticība, gan jau tas arī viss man nāk pa labi. Tā kā skolā, ka tev ir tā kā skolotājiem, ka būtu viņa audzēkņi, teiksim, viņa kaut kāda klasīta mazā, un tad skaties par to, ka reku, tev ir bijusi iespēja šo visu rīkot, un tu saved šos visus cilvēkus kopā. Ir reizes, kad esmu redzējis, ka tur ir bijuši kādas
meiča vai džeks, kuri te ir tā kā iepazinuši ar caur iemetienu, un tad kaut kur citur es redzu, ka viņi ir salaiduši. Un tad ir, liekas, ko es bišķiņ pieliku roku šeit. Vai arī, kad ir citi kaut kādi atkal draugi, kur nebija pirms tam pazīstami, tad ir pazīstami, sadraudzējis. Un tu liekas, vai visa tā dzīve jau nav par šādiem te brīžiem un par šādu te cilvēku saviešanu kopā. Un tas, laikam, ir tāds, jā, kas visvairāk sildu sirsniņu, jā. Šeit ir bijuši diezgan daudz interesantas sarunas par to, ko mēs varam veidot un attīstīt. Tā kā šeit ir tāds arī Rīgas skateboard smadzenes, varbūt tās ir, varbūt arī tāds sketchbooks šeit ir tāds paslēptais, kur ir daudz idejas radušās. Bet jā, vienmēr ir īpaši momenti šeit būt. Mums ir bijuši vairāk pasākumi un varbūt tāds iespaidīgākais ir bijis, ka mēs izmantojām Margu no Āras, kuru mēs izmantojām parkingā un labi ietusējām. Tad vēl bija viens tāds Around the Block, kur mēs no aizmuguras vilkām ārā visāds materiāls un kaut ko veidojām. Делаем под музыку. Veiders! Yeah. Nav īsti nekur citur tāda līdzīga vieta kā Local House varbūt. Varbūt ir, bet tomēr nav. Un mēs arī varbūt esam iesildījuši šo vietu kā Local. Jaun ķeļas bieži gāz pār sotakām. Es esmu vecs repers sen pār sotakām. Šaudauts Nike jauns pārs botman. Puls konci mani pazaļa kā botsman. Vienmēr kāds kaut ko skeitos, kaut ko ārdīsies un vienkārši jutīsies brīvi. Man, nepasies man, stop krāns. Hans, tas ir kā soprāns no Toskāns. Sprāks tālāk kā propāns no Botsfāns. Tas gan jau labs bija, ne? Pančs ir to papieru, tā kā vokpāns. Es nesu savu krūstu, tas ir crossfits. To vajag celt un celt top suns. Tā kā belg un strēl, kad nevis debešķīgi, bet jau kosmiski. Baspīs pa grūtāku, tā kā dropkicks. Tas ir šoks, tas tevi toksisks. Kamēr pārējais bloks, viss man piesniedz jau pumpē mošpīts. Tas ir pizdies šitā patē. Normāls čalis. Tas ir tikai sports. Tas ir tikai sports. Fucking hell, man. Ты что, не ударил сильно? Не, сейф. Be safe, блядь. Ir grūti cīnīties ar ielu kultūru šeit, kas vienmēr ir nākusi iekšā, darījusi kaut kādas blēņas, ārdījušies un veidojuši galvas sāpes owneriem. Bet tas ir tāds, tā ir. Un par to tu nevar dusmoties par to, kad vienkārši notiek kaut kāds trash vai kāds vienkārši dusmi daudz ierēbs un kaut ko blackoutā izdara. Vienkārši tā ir, tā būs. Jo tāda nekontrolējama kultūra kā ielu kultūra, tas nav tikai skateboards, tas ir liels tāds apjoms, kas šeit tusē. Bet viennozīmīgi mēs, man liekam, nekad nepazudīsim no šejienes. Tas ir fakts, jo visiem patīk ietusēt un iedzert. Tā kā, bet mēs kontrolējam arī savējos, lai viņi neaizšķilojās pārāk daudz, bet tas ir, jā, par to nav jārunā, kurš šķilo vairāk, kurš ne. Mans vārds ir tas, ko man deva māte ar tēvu, un manā makā krīt kops, ko tu tērē.
Kad tu klubā redz to, kā es daru, ko es daru, un ka klubs tikmēr prostietis mērē. Es esmu boss MC, un kad nolikšu karoti, zin, ka visi citi boss būs bērēs. Tāpēc ņem savu kumos, bet dienas beigās neaizmirs to, kurš tops un spēlē. Patur pie sevis savus ceļus, reps, reperi, ja pēc manis ņemīgi tev vajag veikt testus, reperi. Slimākais sēdz pēc kā tu beigt ceļus, reperi. Bāri, pēc kuriem vajadzēs no stage nest reperi. Viss skan pārāk līdzīgi, kā to sienāši dar. Tāpēc tā siena kaudze visu laiku vienādi skan. Tu ej pa savu ceļu, lai nav jāiet vienā ar mani. Un tāpēc viss, ko es daru, jāiet vienāds man. Dzēriens. Mauca. Vēl da? Yes, sir. Tā, Katrīna, tev ir? Nē, bet varētu. Paldies. Ja tu jūties ērti un tu gribi būt šeit, tu esi lokāls un tu veido ģimeni. Un tur nevienu nāctum. Vienalga, cik tu krūts būtu par kādu citu, bet tu pieņem jebkuru, kurš šeit ienāk, jebkuru, kurš šeit grib būt, un tu respektē to. Ir kaut kāds tāda mājiņa, kas te ir centrā, un visādi skateri, snoveri un slēpotāji arī nāk. Un visi ir super draudzīgi un super, kā jaunieši teikt, chill. Ja? Un bija ļoti forši sajūta. Tas, ka tu atnāc un tu vari nepazīt tos cilvēkus, kas te sēž, bet vienmēr pieiet, un tāpēc tu zini, sasit to kociņu, kaut kādas kociņas, ko tu sasit, iedod kaut kā tādu piederības sajūtu. Jā, es esmu savējis. Veido atmiņas, jo tas ir tas, kas ir paliekošs, tās ir atmiņas. Mēs dzīvojam tikai tā, lai mums kaut kādas labas atmiņas paliek par to, kurš veido, bet tas ir beigās tāds milzīgs portfolio par kultūru, kādu kultūru šeit dzīvo, vai visi ir vienoti. Tā kā mūsu darbs principā ir savienot visus un veidot kaut ko interesantu un paliekošu. Tā kā, jā, vienkārši jācīnās par to. Nav tā, ka tur būtu jāmīš no kaut kā. Man personīgi noteikti ir kaut kādā ziņā prieks par šo vietu, jo viņi ir man personīgi atklājuši daudz cilvēkus, kuri noteikti kļuvuši par draugiem ir, arī jūs, kas ir bārā strādā un vispār, kas te ir iesaistīti. Tad savā ziņā tā kā vēl viena ģimene, ar kuru mēs arī dodamies. Pašā pārgājienā bijām vai bijām arī pašajā Pāvilos stripiņā. Jā, kaut kāda vēl viena, nezinu, vēl viena ģimene, kur pusēties un satikties. Jā, Local House ir mājas, tas ir skaidrs. Tā ir vieta, kur tā kā šķiršana tā kā lolo. Piepucē, auklē, lai atnāk un patusē. Jā, tie cilvēki noteikti arī, kas mēs tā esam. Tie arī noteikti ir tie, kas ir tā patīkamākā daļa, kad atnāc, satiec tevi, smaigi, viss cool, tad jau viss forši. Tā, Par rīkā mēs tikko runājām. Par rīkā. Priekā draugi, jā. Priekā draugi. Par 22. gadu. Lokāls? Bija brūti. Arī. Mēram, gandrīz. Nav. Tā kā jā, paldies katram no jums. Paldies mums.